Tātad laba diena visiem tautā Latvijā. Klausaties ticīgie, neticīgie, nezinu, kas mani klausīsies, kas dzirdēs. Es jums varu pateikt tādu lietu. Latvija ies bojā. Mēs jau tagad redzam, kas notiek. Dažādas lietas, kā mēs teiktu, vienalga, tur dienas, nedienas, vēl kaut kas. Mīļie cilvēki, Latvijā, tauta Latvijā klausaties. Jūs redziet Ukrainā karu. Ja? Un tiem visiem es tūlīt aizbāzīšu mutes ciet. Visiem es aizbāzīšu ciet mutes, kuri man paprasīs te Latvijā, ja, šobrīd reāli, ja, kuri man paprasīs, par ko Ukrainai tas? Par ko? Kāpēc? Ukraina, bērni, sievietes, tur izvaro bērni, kliedz, sirmgalvjus, sit, nosit. Kāpēc? Nu, tas, ko mēs redzam, ja, es nesaspīlēju. Kāpēc? Bībele saka grēka pēc. Paskatieties Ukrainā visus manus video. Man kanālā ir video populārākais ar 218,000 skatījumiem. Tur ir Zeļenskim vēstījums un visai Ukraiņu tautai. Tad izlasiet. Bet pārsvarā tas ir grēka dēļ un vēl jo vairāk. Zeļenskis ratificēja Stambulas konvenciju. Jā, tā vietā, lai Ukraiņu vara un parastā tauta nāktu zemotos Dieva priekšā, ko mēs saucam par Jēzus Kristus, ja? Jēzus Kristus ir Dievs. Un viņš var tautas un tautības apžēlot un glābt, to viņš grib, bet viņš gaida. Un ja Ukraiņi savā grēkā, savā lepnumā, savos grēkos visos, ja, tā vietā, lai zemotos un ietu un meklētu un darītu, kā Bībele grib, Zeļenskis, ja, korumpants, numur 1 pasaulē, Dieva izsmējējis savā darba vietā 95. kvartāls, kur viņš zaimoja tur to svēto vakarēdienu un daudzas Dieva lietas, ja? Tāpēc Dievs neļauj apsmieties, un Dievs iznīcinās Ukrainu, un Dievs iznīcinās Latviju, atvečaju za bazar, saprotiet? Ja? Dievs iznīcinās, Dievs saskaņā ar rakstiem, ja pēc rakstiem, jo grēka alga ir nāve, ja? Un Dievs neļaus, ja? Tāpēc, puišu meitenes, šobrīd gribu pateikt, ka arī Latvija ies bojā. Latvija jau iet bojā, un visas lietas, ko jūs te ieraugiet, kaut kādas fiziskas, ja? Visas tās lietas ir garīgas vispirms. Latvieši pieņēma geju prezidentu sodomistu. Tātad lūk ir atbilde. Ratificēja Stambulas konvenciju un pieņēma sodomistu par prezidentu. Un šeit ir atbilde. Tas viss ir atnesis lāstu pār Latviju, un ko mēs ieraugam notiekot visādus notikumus un viss, tie ir lāsta izpausmes. Jo lāsts ir atnācis par ekonomiku, par nezinu, veselību, par visu Latvijas valsti ir atnācis lāsts, un ticīgie to ir pieņēmuši, atbalstījuši, jo neiet pie prezidenta, nesludina viņam glābšanos un nenoņem šo lāstu, kā mēs teiktu, ja?